Labdien, mīļie draugi! Labdien šajā foršajā sestdienas dienā! Šodien otrais iemesls, kāpēc Inkrūzis ir sapņu bizness. Un otrais iemesls ir, tu vari viegli padalīties ar savu biznesu, ar visiem citiem. Vai to var izdarīt tradicionālajā biznesā? Ne. Vai boss var padalīties ar savu biznesu ar strādniekiem? Ne. Ārsti, juristi un citi profesori pārstāvi var padalīties ar savu biznesu, ar saviem palīgiem? Ne. Šeit tas ir vienkārši. Tu nosūti savu referālo saiti, cilvēks ienāk, bez maksas reģistrējās, apskatās kabinetu, apskatās biznesa iespēju un pieņem lēmumu, vai tas viņam ir vajadzīgs vai ne. To var izdarīt, un tad turpina, un tad tālāk turpina. Daudz iestājās klubā, lai tikai ceļotu, un tie ir 75%. Viņi strādā savā profesijā, viņi ir pašpietiekami, un viņiem patīk ekonomēt laiku, ko dod šis klubs. Jūs variet nepilnās stundas laikā apskatīt simtiem dažādus kruīzus un tos rezervēt, izvēlēties, kurā laikā no kuras ostas doties. Par biznesu. Ja tu esi savā tradicionālā biznesā, vai tev izdosies savu peļņu dubultot gadu laikā? Varbūt, nezinu. Ja tu esi strādnieks, vai ir iespēja, ka boss tavu algu palielinās divkāršos gadu laikā? Droši vien, ka ne. Es varu pateikt par sevi. Es esmu pensionārs. Vai man pēc gada valsts palielinās pensiju divkāršos vai trīskāršos? Noteikti ne, 100% ne. Tāpēc man ir sapņu bizness. Atbildiet jūs paši uz šiem jautājumiem, ja jūs vēlaties arī uzlabot savu finansiālu stāvokli, palielināt savu pensiju, algu, laipni lūgt. Šajā biznesā nav peļņas ierobežojumi. Atkarībā tas viss, ko tu pats izvēlēsies, kādas mērķus noteiksi un ko tu darīsi. Piesakies manam 15 minūšu webināram, WhatsApp, vienosimies par laiku, tiksimies, es jums pastāstīšu vairāk, kā to izdarīt. Maksimālais cilvēku skaits webināram ir 4 cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu individuāli ar katru parunāt, izstāstīt, saprast, vai viņš ir saprast, vai es saprotu tieši viņa jautājumu, un vai viņš iegūst visu informāciju no manis, ko viņš vēlas. Jauku dienu! Paldies!